sauc Vasilijs. Un es esmu Vitālijs. Un šīs ir vakarziņas 800 sekundes. Kopā ar Vasiliju un Vitāliju. Un šajā vakarā ziņās jūs redzēsiet. Nolēms gadījums Itālijā ar kruīzu kuģi. Baumas par Sandu Ozoliņu pāriešanu uz Magnitogorskas metalurgu. Aizceļosim uz augstajiem priekšiem. Un pastāstīsim par slepkavību Lielbritānijā. Apskatīsim šī brīža situāciju lidostā Rīga. Un laika ziņas! Nesen pasaulē lielu skandālu izraisīja kruīzu kuģa avārija, kurā bojā gājuši 17 cilvēku, 15 līķi vēl nav atrasti, un glābšanas dienesta vadītājs Franko pārtraucis ir meklēšanu. Skatieties reportāžu no notikuma vietas. Labdien, mēs atrodamies saulainajā Itālijā, kur nesen notika nelaimes gadījums ar turistu kuģi. Dosimies pie galvenās, kurš Itālijas ir atbildīgs. Labdien, Franko! Labas dienas! Vai jūs īsumā varat pastāstīt, kas te notika? Nesen notika kruīza prāmja avārija šādi. Esam atraduši 17 bojāgājušos un 15 līķi vēl nav atrasti. Bet mēs pārtraucam meklēšanu, jo šeit ūdeņa dēļ, visa karstuma dēļ prāmis deformējas un tas apdraud mūsu glābēju dzīvību. Vai jūs jau izdomājāt, vai tiks izmaksāts kāds kompensācijas tuviniekiem? Jā, protams, mēs par to atbildam visu, bet tagad pastāv mums vēl lielāki draudi. Par kompensācijām aizmirstiet pagaidām, jo ja izplūdīs no prāmja benzīns, visa sala var tikt traumētā, kaitētā. Labi, paldies jums! Jauku jums šodienu! Jums tāpat! Šodien sauļoties! Saulains skaists laiks Itālijā! 25 gadus vecais Eigars Titāns atzins, ka pagājušā gadā savās mājās Ročesterā nožņauts savus 22 gadus veco sievu Ediju Titānu. Un gadu viņš bija atradies ieslodzījumā, un tagad nesen pāris dienas atpakaļ viņš ir atzinies sievas slepkavībā, un par ko šim vīrietim draud mūža ieslodzījums. Un jā. Kā jūs domājat, Vitālij, vai viņam piespriedīs mūža ieslodzījumu? Es domāju, jā, ka tas ir diezgan briesmīgi nogalināt pašam savu sievu. Es ar tā domāju. Ko tu vispār vari padomāt? Labi. Šobrīd mēs esam palikuši bez Vasilija. Es godīgi sakot nezinu, kur viņš ir palicis. Viņš izgāja un tā arī nav līdz šim brīdim atgriezies. Tātad, tālsaruna ar Rīgas lidostas direktoru Līgu Bērziņu. Labvakar. Labvakar, Līga. Vai jūs nevarētu? Vai jūs lūdzu varētu pastāstīt par šī brīža situāciju Rīgas lidostā? Jā, protams. Pagaidām mūsu lidosta ir sasniegusi augstākos kvalitātes rādītājus, 99,76% punktualitāti. Pasažieru skaits mums pieaug, ar to mēs lepojamies. Un jā. Mūsu reiss nodrošina kopā 82 galamērķus, pat lapan Rīgā strādā 17 aviosabiedrības, un mēs apkalpojam vismaz 5,1 miljonu pasažieru. Ļoti jauki. Tātad, cik es saprotu, no Rīgas var aizlidot uz gandrīz jebkuru vietu. Gandrīz jebkuru vietu nē, bet gandrīz. Gandrīz. Jā. Labi. Paldies jums, Līga. Ņemiet par labu, vairāk nezvaniet. Jā, labi. Paldies, kā atvēlējāt šo laiciņu. Lūdzu. Tātad, Latvijā pēdējās dienās ir ļoti augsts. Grādi ir sasnieguši līdz pat -25. Un es biju Latgales pagastā Diršos. Vitālij, vai tu zini, kur atrodas Dirši? Godīgi sakot, es nezinu. Bet es dzirdēju, ka jūs ar reportieri esat uz turieni devušies. Es tikko teicu, Latgalē ir Dirši. Tagad zināsim. Un tālāk turmākajā reportāžā video jūs redzēsiet par notikumiem Diršos. Labdien, mani sauc Vasilijs. Es pagaidām atrodos Latgales tālākajā nostūrī. Diršu pagastā. Jā, Diršu pagastā. Šodien 1. februāris, jā,
Un šodien ir visaugstākā diena Latvijā. Un šajā galā tas ir tiešām kādi -29. Un šodien mēs apmeklēsim Diršu pagastā iedzīvotāju Vitāliju. Tā, es tagad zvanīšu Vitālijam un noskaidrosim, kur tad Vitālijs īsti dzīvo. Vitālij! Где вы? Mājās, ja? Kā jūsu mājas sauc? Kamoliņi, tūlīt būsim. Lūk, ir Vitālija mājas, un mēs dodamies pie Vitālija. Nāc! Vitālij! Jūs mājās? Vitālij! Šis ir Vitālijs, Diršu pagastā iedzīvotājs. Tā, Vitālij, kā jūs jūtaties šajā augstumā? Baigi augsts, bet, čaitē. Kā jūs domājat? Cik grādu laukā? Es nezinu, es laukā neesmu bijis. Kā? Jums ne logi, ne durvis, un ne eiro remonts. Eiro remonts. Jā. Bet tiešām augsti nav augsti. Mēs jums jaciņu atnesām. Oi, paldies. Vitālij, neaizraujieties. Mani sauc Vasilijs. Jā? Jā, un tā. Kā jums patīk Diršu pagasts? Man patīk. Viņam patīkot. Labi, Vitālij, netraucēsim jūs ilgi, lai jūs varat dzert savu čajīti. Jā, labi. Un man ir jautājums, par ko balsosiet referendumā? A man pasporta ņetu. Skaidrs. Labi. Adā! Vasilij, vai jūs zinājāt, ka Sandis Ozoliņš pēc šīs sezonas pametīs Rīgas Dinamo? Jā, tāds baumas es lasīju, bet, vakar ar Sējēju mēs vakariņojam, un viņš teica, ka tas ir tikai baumas. Tātad Ozoliņš paliks Dinamo, jā? To vēl nezinu, jo Ozoliņam par šīs sezonas beidzas līgums, un ir izskanējuši tādas ziņas, ka par viņu var solīt pat 3 miljonus ASV dolāru. Labi. Un tātad laika ziņas tuvākajām dienām. Vakar bija augsts. Un šorīt no rīta bija augsts. Aizvakar arī bija augsts. Un rīt būs ļoti augsts. Īstenībā Vasilij nevar katru dienu augsti. Jā, Un brauc no rīta uz darbu, nevar mašīnu pielaist. Un parīt arī būs ļoti augsts. Es nezinu. Es arī nezinu. Man jau tiešām apnīk, būs laikam jābrauc uz to Itāliju. Jā. Bet, tā kā vēja nebūs, mākoņu nebūs, būs augsts. Jā, vienkārši augsts. Ļoti augsts. Šī vakar ziņās jūs redzēsiet Notikumu Itālijā ar prāmi kuģi. Šī vakar ziņās jūs redzēsiet Traģisko notikumu Itālijā ar kruīz kuģi. un šitos te. Uzlo! Es saku, vajag izdomāt kādu pateikt. Šī vakar ziņās jūs redzēsiet Nesen traģiski notikušo avāriju. Tas ir tik stūk. Es tev saku, vienais aizies un tad visu. Mēs tiekam pāri. Pagaid, es tev... Viņš nospiedos. Tātad nesen notikusi kuģa katastrofa Itālijā ir izraisījusi pasaulē ļoti lielu skandalozu. Skandālu.
Kas tev bija? Izkārt. Pāri šito. Abi pauz. Ko? Nu tu parādi kaut ko. Kāds ikspēr. Parādi, tu kaļī. Parādi. Labdien! Labdien! Vai jūs nevarētu lūdzu pastāstīt, kāda ir šī brīža situācija Rīgas lidostā? Nē, nevarētu. Es zināju, ka tu tā teiksi. Spiedu. Nē. Mani sauc Vasilijs. Es esmu Jānis. Un patiesībā Itālijā nemaz nav tik silti, kā mēs teicām. Gan ir augsti. Slēdz ārā!